Kalniņ, tu brauks līdzi sēnēs? Tu gribi līdzi? Kāp grozā? Kāp grozā? Kalniņ. Nē, laikam negribi. Kāpēc? Slapš. Viss ir slapš. Galvenais tā sēņu daudz. Redzēs, kā būs svešā mežā meklēt gailenes. Ceram uz atradumu. Tā, re, kur baravika. Bet tā ir tās tāda, kā lai saka, nu diezgan apēsta un tārpaina. Atstāsim mežā. Tā. Ko mums te atradis ir vīrs? Ļoti skaista baravika. Tiešām skaista. Mazulītis. Reku viena burvīga sviesta veka. Es viņas neēdu. Gan jau kāds atradīs un pāēdīs. Mēs meklējam baravikas. Kāds te paracies. Veiksmīgi. Vēl sviesta beciņas mums daudz. Bet tās mēs gluži negribam. Sunu daudz, zaru daudz. Kur ir manas baravikas? Tukšums. Te ir tukšums. Un re, kur ir manas pirmās divas bēdu māsas atradušās. Liksim skaisti groziņā. Protams, es gribu ļoti baravikas. Bet nu pagaidām viņu nav. Pagaidām viņu nav. Neku jau viena skaista lielāka bēdu māsa. Nu burvīgi. Tu, zirneklī, tu paliec mežā, nenāc līdzi. Kāds kaut ko griež. Nevar redzēt, bet kaut ko jau griež. Tāds dīvains sēnes, nepazīstams. Kas tās diezgan? Ēdams noteikti laikam nav. Paskat, vienai jāliek krūmos vakar. Galīgi aptrapus. Uj, kāds te māziņš jums. Nekas grozē iekšā. Tāpēc pēc. Vienam.
Nedaudz krūmas. Nedaudz krūmā. Viena. Skaisti. Mežs ir īpaši slapš. Īpaši slapš. Tā. Pupiņa dzien. Vēl viena skaista. Smuka. Mums arī mušmeres. Ko vienu palaidām garām. Zem lapām paslēpusies. Skaista liela gailnīca. Tā. Oi, cik tas skaisti. Iesim uz leju tikai un pa visurien. Kur griezies, tur ir. Tā. Šeit arī liela. Skaisti. Kaut kāds dzīvnieku apēsts. Ļoti skaists apšpūks. Tātad nav vēl nevienas baravikas. Kur paslēpušās, nav nejausmas. Mežā noteikti. Ir viss kaut kas cits, izņemot baravikas. Nu ko? Skaisti lietas, re, kur ir zemākām. Varētu atrast kādu salsardzeni, kas arī gribētos izcept gardu. Tagad mums jātiek pēc gailenes, kura ir dziļi krūmos atkal kārtējo reizi. Spaini iekšā. Mežā jau jūtams rudens. Rudens klāt.
Nu tad beidzot ir mana pirmā skaistā paravika. Atradu. Rekur gailenes. Rekur visur ir milzīgas gailenes. Oh! Tādas kā plaukstas ārprāts. Šeit vienkārši milzīgas. Reku mums skaista gailena. Šeit skaista gailenīte. Te viens zemestauks smirna. Rekur pilns ar apaļiem. Tos mēs paņemsim omei. Rekur 1, 2 paņemsim priekš omas, lai ir priekš ārstniecības. Kāds ir atradis ļoti, rekur viena gailenīte, bet šī ir vienkārši. Tā ir gailene pa visu roku. Un blakus vēl viena. Skaisti. Krupīts lec. Krupīts lec. Hop, hop, hop. Interesants sēnes, ko vienmēr grāmatā redzēju, bet dzīvē nē. Pilns ziedi. Un spainīts arī pilns jau. Vēl viens mirdulīts izziedējis. O, reku gailenes. Tās ir manas. Reku kokos kārtēju reizi. Kur? Maziņas. Šeit. Un šeit. Tā. Reku uzgājām. Bet tas vēl nekas krūmos es nelīdīšu. Redz, reku ar lielās. Gailenes. Viss cauri. Milzīgas. Un reku vēl uz priekšu. Reku ar cauri spīd lielas. Tātad spaiņos tūt vietas nav, viss tur uz priekšu pilns ar gailenēm. Zemē. Viss pilns. Tā. Ko, laikam, jāņem nost. Es nevaru tā pafilmēt. Filmē. Te ir vienkārši čupām. Te ir čupām gailenēs. Tā kā pie bada. Jaka jau ir sasieta. Cerams, ka spaiņas neviens mežu vidū nenozags. Tā. Ejam tālāk. Reku vienu milzeni. Ejam pakaļ milzīgi viņa. Un tad nāksim apakaļ pa ceļam tā milzīgi viņa. Tā. Voilà. Tā. Ejam reku vēl. Tur ir vēl milzīgi. Tā, lai paliek mežā. Burvīgi. Tā. Tur vēl ir aiz lielās. Starp burvīgām gailenēm baravika. Kā Kaspar nest smagus spaiņus? Viegli.
Viegli? Jā, pulciņš. Gan. Spainīši pildi. Jā, 10 km no. Visticamāk, šī gada pēdējā sēņošana, bet vislabākā šogad. Nice. Pieres lapja, bet tas forši. Tūlīt iedzersim koliņu, būs enerģijas. Šī gada pēdējā sēņošana. Varbūt ne, kas zina. Bet trauki pilni. Kā jūties? Vislabāk. Tiekamies nākamreiz.